Rakāties pagātnē. Mums taču jādzīvo šeit un tagad, šobrīd. Un es pilnīgi piekrītu šim teikumam, un ik pa laikam man cilvēki uzdod, komentē manās tiešraidēs, kādos ierakstos, priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Ir tā, ja tava dzīve ir šokolādē, viss ir forši, es varu tevi tikai apsveikt, tad visdrīzāk tev nevajag rakāties pagātnē. Bet ceļojot pa saviem atmiņu failiem, tai skaitā arī uz iepriekšējām dzīvēm, šīs dzīves labām bērnības atmiņām un dvēseli pasaulē kontaktā ar augstākajiem spēkiem, mēs tādā veidā paplašinām redzesloku. Un sērfojot pa saviem atmiņu failiem, šīs dzīves vai iepriekšējo dzīvi notikumiem, kur ir bijuši kaut kā traumātiski notikumi, kur ir iestrēgusi enerģija, tādi kā karmiskie mezgli, atrodot tos, ieraugot, atraisot, mums ir vieglāk šajā dzīvē dzīvot, iet uz priekšu un pildīt savu šīs dzīves uzdevumus. Un kamēr mēs to neesam izpildījuši, kamēr mēs neesam atraisījuši to iestrēgušo enerģiju, to karmisko mezglu, mums var dzīvoties tā kā grūti. Un es tādu vienu kā piemēru varu likt priekšā, lai varbūt vieglāk ir saprast, jo reizēm cilvēki nevar saprast, priekš kam tas ir vajadzīgs un kā tas vispār izskatās. Nu tad iedomājies, kad ir telpa, ir istaba, kur ir iekšā vairāki cilvēki, kur risina kaut kādu situāciju, kaut kādu notikumu, vai ir arī kaut kādas spēles, kur, kamēr tu neatrisinās kādu mīklu, tu uz nākamo istabu netiksi. Un mēs šajā dzīvē tieši tāpat dzīvojam, risinam tās mīklas, tos neskaidros jautājumus, un tiklīdz mēs viņu atrisinam, mūsu istabā atverās vienas durvis vaļā, kur mēs varam iet nākamajā līmenī, mēs varam doties nākamajā istabā un piedzīvot to, kas ir tajā nākamajā istabā. Saistībā ar mūsu šī brīža kaut kādiem notikumiem, tas ir jebkādi tie notikumi, kas ar mums notiekās, attiecībās, ar veselību, darbā, finansēs, tiklīdz mēs atrodam to iemeslu cēloni, ar ko tas ir saistīts šajā dzīvē vai iepriekšējā, mums uzreiz ir tāds kā restartiņš, un mēs virzamies tālāk uz priekšu. Un tātad, mēs nirstam pagātnē, lai uzlabotu savu tagadni, lai uzlabotu savu es-versiju, uztaisītu viņu vislabākajā variantā un pilnveidot savas rakstura īpašības. Jo viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs pārdzimstam un nākam šeit uz planētas Zemi piedzīvot šīs cilvēcīgās pieredzes, ir tāpēc, lai mēs uzlabotu savas rakstura īpašības, tātad uzlabotu šo rakstura īpašību kvalitāti. Un ja mūsu rakstura īpašības ir traņķīgas, mēs esam neiecietīgi, riebīgi, vēl ļoti daudz rakstura dažādas īpašības. Ja mēs esam mīnusā, tad mums ir jāiemācās tās rakstura īpašības nolīdzsvarot, iepazīt viņas un dzīvot vislabākajā variantā un vienkārši perfekti ir, ja mēs viņus varam plusā izdzīvot vislabākajā variantā. Tāpēc, jā, mēs tā kā dodamies, meklējam, risinam, atraisam un dzīvojam labākā savas es-versijā. Un tāpēc arī ir radušās, draugi mīļie, dažādas terapijas, psiholoģijā, reinkarnacioloģijā, regresijas kaut kādas metodes tieši tāda iemesla pēc, lai atrastu tos cēloņus iemeslus, lai mēs varētu plūst tālāk uz priekšu, priecīgāk un laimīgāk. Un savu nākotni mēs veidojam arī katru savas tagadnes mirkli, arī tagad. Un no kā ir veidojusies mūsu tagadne? Viņa ir veidojusies pagātnē. Un visu, ko mēs šobrīd šeit daram vai nedaram, atspoguļosies mūsu nākotnē. Gribam mēs to vai negribam, un tad, kad mēs dzīvosim tālāk nākotnē, mums būs plus 10 gadi, 20, 30 klāt, visu, ko mēs tagad esam darījuši, vai to, ko mēs esam noslinkojuši un esam darījuši,
atspoguļosies tur tālāk, nākotnē, šajā dzīvē. Un, ja mums ir jāpārdzimst, tad arī nākamajā dzīvē tas atspēlēsies. Mums būs jāsaprot tas, kas mums ir jāsaprot. Un, ja arī tu vēlies tikt galā ar sevi un atraisīt jau tā kā plūst tālāk uz priekšu, jo ja mums kaut kas tur no pagātnes šajā vai iepriekšējā dzīvē, tad ir tā, ka mēs kaut ko daram, un mēs tā kā uz tādas gumīņas esam, ja? Un mēs tā kā aizskrienam kaut kur tur uz priekšu, bet ja mēs līdz galam neesam sapratuši to mācību stundu, mums atvelk atpakaļ tā gumīņa, un reizēm ar blīšķi mēs krītam atpakaļ. Un, ja gadījumā to visu, ko es te stāstu, kaut kā sadzirdēji, sajūti, ka tas ir stāsts par tevi, tad mīļi aicināta gaidīt manā individuālā konsultācijā, online vai klātienē, vai 6. martā startē apmācības kurs, kur ir iespējams izzināt visu saistībā par reinkarnāciju, par dvēseli un par to, kā tas uz mums šobrīd šajā dzīvē atspēlējās tie mūsu pagātnes dažādi notikumi. Un, kā es vienmēr saku, ar ko būs jātiekās, ar to mēs arī tiksimies. Čau, čau!